Rīgas ūdeņi ir viens no pilsētas lielākajiem dārgumiem. Nav svarīgi, vai tā ir Daugava, jūra, kāds no ezeriem vai pilsētas kanāls. Katrs var atrast sev piemērotu ūdens turisma maršrutu. Mierīgas atpūtas un skaistu skatu cienītāji noteikti novērtēs Daugavu augšpus pasažieru ostai. Sava republika ar vēstures elpu ir Ķīpsalas iedzīvotājiem, bet zaļā oāze ar pilsētas pludmali atrodas tepat Lucavsalā. Brauciens ar laivu Rīgas pilsētas kanālā ir baudījums dvēselei. Rīgas brīvostas pārvaldes modernā ēka, Japāņu lapene, Rīgas zaļās sirds, Bastēkalns ar vēsturisko kuģīšu piestātni, bet noslēgumā dvēseli priecēs operas Baltais nams. Rīgas sirds gadsimtiem ilgi ir bijusi tās osta. Tajā ikdienas piestāja desmitiem kuģu, gan nelielas jahtas, gan īsti milzeņi. Brauciens nelielā laiviņā ostas teritorijā liek asinīm kūsāt raitāk, taču tas ir piemērots pieredzējušiem laivotājiem. Ķīšezers ir ļoti iecienīts aktīvas atpūtas cienītāju vidū. Gadu desmitiem ezers pulcē windsurfinga entuziastus, taču pēdējā laikā kļūst kuplāks airu dēļu cienītāju pulks. Rīgas jūras līcis ir piemērots maršruts tikai pieredzes bagātiem laivotājiem ar pamatīgu krampi un piemērotu aprīkojumu. Taču tas atmaksājas. Jūras gaiss un izteiksmīgie dabas skati teicami noņem stresu un palīdz aizmirst ikdienas rūpes. Vietai, kur Daugava ieplūst jūrā, piemīt īpaša maģija, kura neatstāja vienaldzīgu nevienu. Savdabīga burvība piemīt Rīgai naktī. Pilsētas gaismu spēle uz ūdens rada tikai mūsu pilsētai raksturīgu atmosfēru. Vienreizējs piedzīvojums ir mūsu lielākie svētki 18. novembris laivojot Daugavā. Iespējas pavadīt brīvo laiku pie Rīgas ūdeņiem ir tikpat daudzveidīgas kā pati pilsēta. Ir vērts ļauties ūdeņu valdzinājumam, lai paraudzītos uz Rīgu no neierasta skatu punkta un iespējams iemīlētos mūsu pilsētā no jauna.